Bet tad, kur sākās tā ētiskā pārdošana, man liekas, tajā, kad tu tici, ka tev tiešām ir rītīgi stilīgs produkts, vai ne? Mhm. Un tu tiešām proaktīvi to produktu centies pārdot, bet nevis tu viņu gribi pārdot, bet tu vienkārši centies palīdzēt tam savam potenciālajam klientam, jeb klientam. Un tad vienkārši samainīt to vārdu no pārdošanas uz palīdzēšanu. Mhm. Un pieņemsim, man nav vispār problēmas. Es varu izstāstīt savam klientam, reku skaties, šitais tas, ko es piedāvāju, tas maksā tik. Un pēc tam bieži es vispār vairāk netaisu nekādas follow-ups, neko. Es vienkārši zinu, es zinu, ka es to cilvēku vairāk nekad nerunāšu. Ja ir citreiz reizes, kad es jūtu, ka es gribu tiešām tam konkrētam cilvēkam pārdot, un tad es viņam visu laiku regulāri pakaļ. Mhm. Nu, tā kā, bet ar domu, ka vienkārši, ja es viņam nepārdošu, es viņam nevaru palīdzēt. Mhm. Tas, ka viņš nepirks, vai tas viss ok, vienkārši, ja viņš pateiks, nē, respekt, paldies, lai tev forša diena. Es eju pie nākošā, vai ne? Bet kamēr viņš domā, un kamēr viņam ir vajadzīga tā mana palīdzība, vienalga kādā jomā, vienalga kādu produktu vai pakalpojumu, tu pieņemsim pārdot, vai ne? Ja tu tiešām, ja tu tici tiešām, ka tas tavs produkts ir labs, tad jau tavs pienākums viņu ir pārdot. Kā tu viņu vari nepārdot? Ja viņš tiešām ir tik labs, ka viņš var palīdzēt tam cilvēkam. Nu, kauns. Jā, tad, Neprasme runāt. Nu, jā, tā, tad ja es, sākās. tad sākās viss tās, kur tu vienkārši īstenībā nevis negribi pārdot, bet varbūt neproti pārdot. Jā, tieši tā. Un tad viens ir tas, ka neprot, tev nekad nav bijusi interese, tu nekad neesi mēģinājis to iemācīties. Un, un plus vēl viss šie stereotipi par to, ka tā pārdošanās ir pārdošana ir Mhm. uzbāšanās, tur tas ir slikti, tas nav ētiski. Ja klients pats gribēs, viņš nopirks, nevienam nepatīk, ka viņam pārdod. Viss tās lietas vienkārši tikai tāpēc, ka tu nezini, kā to pagriezt tā, lai klients pats pieņem lēmumu. Mhm. Nevis, kad tu viņiem piedāvā. Tev ir kāds piemērs, kad kā klients rekur pats var pieņemt lēmumu? Jā, vispopulārākais ir. Es nekad nestāstu, ko klientam vajag vai nevajag. Es viņam izstāstu, kā es varu palīdzēt, ko es daru. Vienalga, Mhm. kāds produkts pārdod. Un pēc tam beigās vienkārši. Ja man klients arī jautā, kuru produktu man ņemt, šito no konkurentiem vai šito, es Mhm. nekad neesmu teicis, ņem mūsējo, mūsējais ir labāks. Vienkārši tā nav bijis. Es neesmu teicis, mūsējais ir labāks. Vienkārši nekad nevajag teikt sliktas lietas par konkurentiem, tāpēc ka Mhm. tas neko labi neliecina par tevi kā par cilvēku. Bet es parasti vienmēr man ir fokus vienkārši uz. Viņi ir labi, viņiem ir šīs lietas, bet mums šīs tev pašam jāizvēlās, kas tev svarīgāks ir. Atstāt Un tajā, izvēli. jā, un tajā brīdī vienkārši viņam ir spēks pateikt jā vai nē. Mhm. Iedomājieties, vienkārši, ja tu viņam dod tādu iespēju, tam cilvēkam, un ja viņš pieņemsim, visvieglākais jautājums, tad, kad tu izstāsti, ko tu piedāvā, vienkārši prasa, ko mēs darām tālāk. Un tad viņš to pateiks, vai viņš grib pirkt vai negrib. Ja viņam būs kaut kāda iebilduma, viņš to sāks stāstīt viņas. Mhm. Un tad caur to jautājumu ļaut viņam pašam pieņemt lēmumu. Mums bija nesen, Mārtiņam bija headhunter zvans, kur viņus citu kompāniju aicināja. Un viņš tāds vīrietis, ritīgs pārdevējs. Un Mārtiņš saka, ka viņš grib pārunāt šo ar sievu. Ja? Jā, Un viņš to klasisko jau arī droši vien zina. Tā kā man jāprasa vīram, vai es drīkstu uz to jā, jā. kursu iet, ja? Un tad ir jums tur tā, es neatceru, kas ir parasti, ko tu saki, ja es tev saku, man vīram jāprasa, vai es varu iet pie tevis šo pārdošanas kursu. Kā tev liekas, ko vīrs teiks? Jā, un viņš arī kaut ko prasīja, vai kā tev viņa palīdzēs, vai kaut ko tādu, kaut ko tādu. Ja, bet Jā, Mārtiņa uzreiz viņš, es zinu, jūs šito te pārdošanas, kad ģipa, jūs tagad uz visiem maniem attaisnojumiem, viņš saka, jo viņš tiešām gribēja tā kā beigt to sarunu, jā, viss tur bija forši, viņš zina visu to piedāvājumu, viņam vajag laiku, lai viņš viņu pārskatītu un izdomātu, viņš viņu neizlems zvana laikā. jā. Tas ir liels piedāvājums, ja, kas ir jāizdomā, ja, un vienalga, vai viņš grib to pārnāt ar mani vai ar kādu citu, ja, vai arī tikai pats ar sevi izlemt, bet šajā gadījumā tā neētiskā reku pārdošana, bet tas, ka tev liek izlemt tajā zvana laikā, bet tā arī bija viņš beigās tāds. Ne, tā, viss to ar saviem pārdošanas, ja, es to zinu tekstus, viss, tā kā, see you
Nu, next time. Jā, bet tas, kad izlēma zvanu laikā, tas jau ir. Nu, zin, kā tas pārdevējs jau zina, ka liela iespēja, ka Mārtiņš vairāk nākošo zvanu necels. Tā kā Nē, nākošo viņš starp telefonu citu zvanu. ceļ, nu, vat jā, viņš ir tāds, kurš ceļ, viņam tiešām vajag, nu, tādu savu, viņš ir pateicis, viņš ir jāpadomā, un tas ir tāds, es zinu, kā ja tas būtu tāds one-off no sērijas, bet tas ir par darbu, tas ir par mainīt darbu, mainīt projektus, mainīt visu, ja, nu, tā kā nomainīt savu dzīvi uz, nu, no rītdienas, ja, nu, tā kā tas Jā, nenotiek jā, zvanu laikā. Un tieši tas tā. arī, man liekas, baigi interesanti, varbūt, kad pat tiem, ja ir kādi coachi, kas klausās, man liekas, uz tādām lielām programmām, kas ir par coaching īstenībā, un, nu, pieņemsim, tev kaut kāda, es nezinu, 6 mēnešu programma, vai cilvēkam tiešām būtu arī jāizlem tā zvana laikā, Nē, tas vai ne? tā, nu, vienkārši, zin kā, parasti tā pušošana uz zvanu notiek tāpēc, ka, nu, tad, kad vienkārši emocijas ir vissakāpinātākās, Mhm. tur. Ja vēl tajā zvana laikā izrunā par to, kas besīk, kas nepatīk, tu esi ritīgi, nu, tu esi vienkārši tāds, nu, tā kā tu esi visu izstāstījis, tad ir viegli pateikt, jā, tām citām lietām Mhm. vienkārši, un tie pārdevēji vienkārši negrib tev laist projām, tāpēc, ka tajā brīdī, kad tas viss nosēžās, tu sāc domāt racionāli, tu tiešām parunā sievu, 90% gadījumu tu vienkārši sievai izstāsti, man piedāvāja tur to produktu, cik viņš maksā tas produkts, sieva prasīja. Ai, tur Mhm. 900 eiro, ok, Dievs, cik dārgi nepērc. Un viss. Nu, neviens jau nav Jā. iedzinājies, un tu jau, es kā pārdevējs zinu, ka tu aiziesi mājās, tu izrunāsi, tu izstāstīsi varbūt tās tur 10% no tā visu, ko mēs runājām. Un skaidrs, ka tur atbild Mhm. būs nenākošajā dienā. Un, bet man ir bijuši, un es pats arī esmu teicis, man arī ir bijuši klienti, pieņemsim, šajā gadījumā, nu, tādi kā Mārtiņš, jā, kuram ir jāpadomā, un kas ir ok, kad ir jāpadomā. Ir tāds cilvēku tips, vienkārši tie, kas uz detaļām orientēti, tur parasti tur kaut kādi datoriķi ar cipariem Mhm. strādā, programmētāji, nu, tāda veida cilvēki, kuri vairāk domā racionāli, nevis emocionāli. Vai ne? Un tajā brīdī, kad viņi jūt, ka tagad man ir jāpieņem lēmums, mani pušo, viņi vienkārši tā arī Jā. saka, zini, kas ir, es šādas lēmumus nepieņemu telefona zvana laikā. Nu, Mhm. man tagad ir sajūta, ka es gribu teikt jā, bet man jāļauj šai idejai nosēsties. Mhm. Nu, vienkārši nu, tā kā man jāpārguļ šo ideju no sērijas, ja? Jā. Un tad es tev varēšu iedot atbildi tajā un tajā laikā. Kā vajadzētu darīt šādos gadījumos, piemēram, lai nenokaitinātu tādu klientu, kurš negrib pieņemt lēmumu, jo tas ir itī kaitinoši. Mhm. Nu, nu, sanāk, ka tu visu laiku, tas pārdevējs reāli visu laiku balansē uz tādu naža asmeni. Vienkārši tu tā kā pušo, bet delikāti pušo. Tikko kā tu pušo Jā. pa daudz, tā jau man viss besī vienkārši. Davai liecies mierā, vienkārši noliek Mhm. telefonu, tad točni necels vairāk. Tāpēc vislabākais ir vienkārši dot tam klientam, nu, tam cilvēkam tiešām iespēju padomāt, bet papildus iedot mājas darbu. Nu, tiem, kas ir uz tādas Mhm. detaļām orientēti, tur kaut ko vienkārši O, ok, baigi labā ideja. Jā. jā, super, padomā. Klau, es zinu, ka šis nav viens telefons zvans, nu, lēmums, un tev ir Jā. jāapspriež jau viss tā ideja. Es tev nosūtīšu, varbūt tās tev ir kaut kas konkrēts, ko tu gribi, lai es tev nosūtu. Un tad Mhm. klusums, un tad viņš izstāsta, varbūt tās tu man vari atsūtīt to un to izstāstīt Mhm. vairāk. Ķipa, ok, Mhm. super, vēl kaut kas. Nē, tas laikam būs viss. Ok, skaidrs. To info nosūta un vienkārši sanāk, ka iedod viņam tādu kā mājas darbu. Jau nu, tu bez mazliet iesēji tā nākošā follow-up. Jā. Jā, jā, jā. Nu, ka viņam Nu, būs tā kā, interese ar tevi īstenībā runāt un atgriezties uz nākamo zvanu, jo viņš gribēs zināt, pastāstīt, kas viņam tajā mājas darbā ir bijis, un varbūt ir kaut kādi vēl papildus jautājumi. Jā, jā, tieši tā. tas Jā. baigi forši. Jā. Savādāk, ja tu prasi, vai pieņem lēmumu, Mhm. tad viņš, labi, es domāšu, ok, kad varam sazināties, nākošais otrdiena, ok, nākošais otrdiena zvanu, nu, tu izdomāji, nu, saproti, tas viss ir tāds, Jā. nu, vienkārši Jā. tas vēl joprojām ir tā pušošana. Mhm. Nevis vienkārši, ok, vai mēs abi mēģinām izdomāt, vai mums abiem šis derēs, vai tu gribi to Mhm. darīt. Jo nav jau jēgas paņemt vienkārši nohantot tagad cilvēku, kurš pēc mēneša sapratīs, ka tā nav viņa Jā. pozīcija. Un viņš vienkārši atkal mainīs darbu, un tev būs jāmeklē cits cilvēks.